Labvakar, cienījamie klausītāji. Paceļ rokas lūdzu visi tie, kam ir kāds sakars ar fiziku. No publikas visiem. Tie, kas ir tos eksaktos priekšmetus izstudējuši, viņiem ir iespēja darboties arī vienā otrā humanitārā, vairāk vai mazāk jomā. Tie vārti ir vaļā, bet tie vārti uz pretējo pusi, teiksim, no humanitārām specialitātēm uz eksaktajām, tie bieži vien ir cieti. Tur bez jaunas studēšanas nekas nesanāk. Jāsāk laikam ar to, ka es iepazīstinu ar mūsu šodienas ekspertu paneli. Mums ir Normons Bergs, viņš ir akciju sabiedrības SAF tehniku valdes priekšsēdētājs. Toms Beinerts, kompānijas MKD centrs, valdes loceklis un es saprotu arī dibinātājs un idejas autors. Ja, tā varētu teikt. Tad mums ir kolēģis, mūsu viesis no Vācijas, Bernards Nakeskungs. Viņš ir no Leibnices Hannoveras Universitātes elektrotehnoloģija institūta un viņš ir šī institūta vadītājs. Latvijas Universitātes fonda valdes priekšsēdētājs profesors Ivars Lācis. SIA procesu analīzes un izpētes centrs valdes loceklis Ulds Bethers. Vispār šeit esmu gatavs būt diezgan duāls. Es paskatīšos, kam diskusijā ies labāk, iešu tam palīgā. Tad mēs Simbiozē Latvijas Universitātē dzīvojam vienu izmatu fakultātē struktūru vienīgi, kas nodarbojas ar matemātisko modelēšanu un privātu konsultāciju firmu, kā arī smalks loceklis. Aizvien vairāk jau izskatās tā, ka fiziķi tā kā strādā par tādiem psihoterapeitiem, palīdzot cilvēkiem sakārtot galvas, kurās ir juceklis, iespējams pēc skolas vai pēc citām lietām. Sveicināts pie uzņēmums SAF tehnika, nodarbojas ar profesionālu mikroviļņu radio iekārtu izstrādi un ražošanu. Te radio dzīvo ārkārtīgi agresīvās vidēs, sākot ar okeānu krastiem, beidzot ar 5-kilometrīgiem kalniem. Man duālā daba, es esmu arī kompetences centra, elektronikas un optikas kompetences centra vadītājs, kas faktiski ir pielietojamās zinātnes projektu vadības vienība. Tas ir, mēs izsaimniekojam Eiropas naudu, mēģinot to darīt pēc iespējas jēdzīgā veidā. Es pārstāvu fondu, kurš kopš 2000. gada ir izmaksājis studentiem vairāk nekā 2000 stipendiju, no kurām droši vien lielākā puse ir dabas zinātniekiem. 600 stipendijas apmēram ir bijušas Morberga, un tur absolūti dominējošā daļa ir dabas zinātnieki. Kā kolēģis teica, mēs visi esam duāli, un es universitātē pat labam strādāju ar jauniešiem, kas izmantojot fiziku, mēģina saprast, ko un kā mēs redzam. Toms Beinerts. Es pamatā esmu no Latvijas Universitātes fizikas institūta, un šeit pārstāvētais MKD centrs ir mūsu zinātnieku grupas un studenti faktiski veidots uzņēmums ar mērķi komercializēt dažas no tehnoloģijām, kuras, teiksim, mēs izstrādājam, bet vēlējamies tā kā aizvirzīt industriju. Un ar to, ja šeit tiek runāts par duālajām dabām, tad mēģina veidot tieši tādu kā tiltu starp akadēmisko vidi un zinātnisko institūtu, teiksim, uzņēmumiem, kopīgi veidojot jaunus produktus. My name is Bernard Nacker. I'm the head of the Institute of Electrotechnology and Technology, Leibniz University, Hanover. Our institute is dealing very much with electrothermal processes or processes with liquid metals, and these processes are very, very complex. So we deal a long time, personally also myself, with numerical simulation of these processes, and therefore we have a long cooperation with colleagues here from Riga. Sposa Jakovic, he was the first coming to Hanover. I speak about research, but of course we make research and development. Our projects are, let's say, up to 90% are in cooperation with industry. So the most demands are coming from industry. Mēs esam tagad iepazinušies ar ekspertu paneli. Ja mēs runājam par fiziķi mūsdienu tagad pasaulē, kur jūs ņemat kadrus tām organizācijām, kuras jūs pārstāvat? Mums visu laiku vajag, bet mums ir ļoti slikti ar viņu atrašanu un darbā ņemšanu. Tā ir patiesībā milzīga problēma, jo jāsaka, ka pārsvarā mums ir elektronikas inženieru rezultāti, elektronika materiāla zinātne, bet iet runa par universitātu un fiziķiem, tādu nav, vismaz mūsu apritnē.
Tādā brīdī, kad iet runa par elektroniku vai par ražošanu, ārkārtīgi prasās tam fiziķiem pielasīt vēl kaut kādas specifiskas zināšanas. Cik ir vēl tāda kompānija? Tādi 2 duči noteikti, vismaz ap elektroniku viņš ir. Jā. Ar daudz miljonu apgrozījumu. Protams. Daudzas no viņām ir ļoti neredzamas tādēļ, ka tās ir nišas uzņēmumi, kas strādā uz kaut kādiem konkrētiem biznesiem. Visi zina standardu. Ja. Ļoti maz, kas zina mikrotiku, apgrozījuma starpība viņiem ir 100 reizes, piemēram, ja, pa labu mikrotiku. Kuri zina, ar ko regula nodarbojās, piemēram? Dabujāt. Regula ir pasaules klases uzņēmums, dzīvo Daugavpilī, viens no 3 uzņēmumiem, kas taisa iekārtas pasu un naudas pārbaudē. Dažādi magnētiskie skaneri, optiskie skaneri, attēlu atpazīšanas, viņiem ir, teiksim, lielākā drukātās naudas datubāze pasaulē. Absolūts pasaules klases top uzņēmums. Viņš līdz jums neaiziet, tad ir rimčikā jūs neieraudzīsiet to testēt. Tāpēc ir jābūt, tās ir lietas, ko tu redzi tikai tad, kad tu esi tajās profesionālajās asociācijās, ka tu esi tajā vidē. Manuprāt, viens aspekts, par ko jādomā, ir lieluma kārtās. Tad ir 20 vai ar kārtu 20 uzņēmumi, kas gadā droši vien varētu noņemt, kā noņēmējies, nezinu, kā latviski ir jāsaka, vienus 20 labus fiziķus, jo visādi viņam nav vajadzīgi. Tātad, dāmas un kungi, cik labus fiziķus mēs gadā izlaižam ar doktora grādu? Tātad ir 5, ja? Varbūt pat nedaudz vairāk. Tātad īsti nav kārtības ar lieluma kārtām. Mums ir jāuzņem 3-4 reizes vairāk labu studentu, un jānonāk pie tā, ka beigās ir 3-4 reizes vairāk labu absolventu. Un tad ķēze ir tādā sektorā, ko jūs aizskārāt, labu skolotāju, tādu, kas var aizraut fizikā, tikpat kā nav. Vēl viena ķēze ir tāda, ka, lai studētu fiziku, savā laikā Voldemārs Frisbergs man mācīja, ka vajag šeit nedaudz. Bet šausmīgi daudz vajag šeit, pakaļā, lai nosēdētu. Un tātad, ja viņam, kas saka, viņam pietiek ar 4 vai viņam kaut ko negribas, tad ir jāatrod kaut kādu metodu, viņam ir jāsēž, jo tas nenāk viegli. Tā ir, jo tā skola jau tos muļķus producē, ja? Tās budžeta vietas augstskolā īstenībā šobrīd pietiek un jau ir pa daudz, augstskola mokās ar caurēju. Viņi paņem pusi no tiem cilvēkiem, ko viņi paņem, viņi pirmā kursa, pirmā semestra izlidina ārā, jo viņš jau nezina tos pamatus. Ja. Tā brīvestība 95. gadā neobligāto fiziku, ķīmiju, matemātiku ir novedusi pie tā, ka šī brīdējā 30-35 gadu paudze ir stulbeņa. Jebkurš normāls cilvēks vidusskolu pabeidz mūžā 3 reizes. Vispirms pats, tad ar saviem bērniem, un tad, ja laimējās, vēl ar mazbērniem. Un kas notiek tagad? Tagad tā paudze ir tie vecāki, pie kura nāk tas nabaga bērns, un saka, tēt, es nevaru sarēķināt, kad tās mašīnas satiksies uz tā ceļa. Ja? Un teica, nezinu. Viņš saka, man to dzīvē nevajadzēs, viņš teica 20 gadus atpakaļ. Ja? No labās ziņas es varu pateikt jums tādu lietu un aicināt tiešām visus. Spiediens sabiedrībā tā kā veidojās. Ja? Tas, ka tā vajadzība pēc tiem inženieriem un gudrajiem cilvēkiem aug un tās lielās labās algas ir te vienkārši jaunie puiši un meitenes. Šobrīd mans bijušais darbinieks ir Ubiquiti direktors. Ubiquiti ir vēl vien ļoti maz zinām daudz miljardu dolāru uzņēmums, kas ražo dažādu veidu elektroniskas sakariekārtas. Viņiem ir izstrādes centrs Rīgā. Viņi šobrīd vāc komandu, jau pusgadu, kādus 30 cilvēkus, viņiem vajag zemā līmeņa programmētājs. Tas ir tie, kas dažādu veidu kontrolieris programmē. Viņi maksā 8 līdz 10 000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Viņi no 30 štata vietām ir salasījuši, man liekas, kaut kādus 5. Nav cilvēki, puļķi riņķī, nemāk neviens. 4 gadus atpakaļ sākām elektronikas pulciņu programmu Latvijā. Kaut kā jārada tā interesi.
kāpēc dziesmu svētki ir iespējami? Nu, tāpēc, ka katros mazpisānos ir tas koris. Ja viņš tur nebūtu, ja, nu nebūtu tā tradīcija, nebūtu tā atlase un nebūtu to dziedātāju, ja? Nu, no kurienes tie operas tur viss nāk? No tā, kad ir tā masa, no kā atlase. Mēs grantiņus dalām tur 500 eiro, 1000 eiro, tur detaļā skolotājiem. Ja 4 gadus atpakaļ Latvijā bija 4 strādājoši pulciņi, ja? Tad šogad mums uz grantiem ir jau pieteikušies 39 šo brīdi, un vēl pieteikumi nav cieti. Bet, Herkungs, lūdzu. Nu jā, Normans teica, ka sabiedrība šobrīd to zināšanu dēļ, kas nav fizikā un matemātikā iegūts, palikusi tā dumjāka. Tā kā. Un man liekas, ka tomēr tas nav tādēļ, ka ir kaut kādas specifiskas zināšanas pietrūkst, bet taisni tajā fizikā un ķīmijā notika diezgan daudz vingrinājumu. Tik iemācīts cēloņu sakarības, prasme operēt ar informāciju, notikumiem, salikt kaut kādās virknītēs, izdalīt būtiskāko. Un, teiksim, ja skatos, kas pie mums strādā, modelēšanā, jā, kā datormodelēšanā, tad, nav visi piesieķi, ir arī matemātiķi, kam šīs spējas piemīt ļoti labi. Es nevaru pretendēt uz kādu absolūtu patiesību, bet, teiksim, tas, ko mēs tajā centrā, tā mūsu hipotēze ir, ka to studentu vajag iesaistīt un audzināt abās vidēs tā kā vienlaicīgi. Mums ir nodefinēts, teiksim, tehnoloģijas attīstības projekts, kuru izmēģina, teiksim, arī institūtā izstrādā modeli, pēc tam strādā pie industriāla modeļa, tālāk kopā ar uzņēmumiem komercializē. Viena problēma, ko arī var aicināt, kas ir droši vien saistīta ar atkal to pakalpojumu vai sociālo jomu, ka ir tie, kas ir beiguši skolas, kurās ir laba fizika un laba matemātika un laba ķīmija, aiziet pēc tam nevis uz attiecīgām fakultātēm, bet aiziet uz ekonomikas skolu. Mums viena ekonomikas skola pamatā komplektējās no pirmās vidusskolas, nevis no pirmās ģimnāzijas. Kāpēc? Marketings. Patiesībā nav tā, ka nāks kaut kādas jaunas fundamentālas lietas pasauli. Šobrīd mainās ārkārtīgi strauji. Varbūt jūs to nemaniet, bet kopumā pasaule mainās kardināli. Un atbildi ir IT un roboti. Roboti ir tas, par ko mēs runājam. Ja? Faktiski pagājuši gadu Amerikā Google kārs aizgāja jau dzīvajās pilsētās. Šobrīd Vatsons ir gudrāks un precīzāks un drošāks pa vidējo ārstu. Ja? Un tā ir apdrošināšanas industrija, kas stumj to. Ja? Tas ir lētāk, tas ir pa kārtām lētāk. Un trešā milzīgā lieta ir machine to machine. Ja? Tas lietu internets, ko sauc. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visos stūros būs dažādi veidi sensori. Tā ir fizika. Tas, ko es mēģinu mūžam izdaudzīt laukā šādās auditorijās, cik saņem mūsu beidzējs. Ja jūsu beidzējs ir darba spēka tirgū, tad viņš ir dunduks. Īstenībā viņam ir jābūt darba devējam. Viņam ir jābūt tam, kurš ir atradis 5 tās idejas un jāsāk testēties. Ir šobrīd bez sava gala dažādi inkubatori. I can say I know, of course, a lot of physicists which are working together with us, which are working in the industry. First of all, I think sometimes I wish that engineers learn a little bit more about fundamentals in physics. Yeah, that a lot of colleagues coming from Riga, yes, went to Western countries, let's say, because there is industry, especially of course in Germany, and they are very happy with that. Okay, of course, I speak about some specific industries where we are involved in, and of course, I'm also involved in our, let's say, corporations, the field we are dealing with, for example, Christopher and a lot of colleagues who are working there. Industry are very happy, yeah, because the education here is very fundamental. So I think it's very good to have also in the teams physicists because they bring the wide fundamental knowledge. Tātad es šogad jau 2 skolēniem rakstīju recenzijas vēstules priekš MIT. Un nevienu neesmu rakstījis priekš fizikas un matemātikas fakultātes. Tātad te ir viens āķis, uz kura, it kā mēs esam uzkāpuši uz grāveni.
Tātad mēs paziņojam, ka mūsu izglītība ir konkurētspējīga, viņa tiešām ir konkurētspējīga, kaut kur, kaut kādu iemeslu pēc tie atraktīvie poli ir lielāki nekā Bergs Latvijā un kolēģi. Ja? Man tas īsti nav saprotams kāpēc, bet ja mums jau viņi ir tā, ja maz un tā plūsma ir liela, tad dabiskie procesi noved pie tā, ka te ir tukšums. Kas tur ir tas, jūsuprāt, galvenais iemesls, ka tomēr tie labie bieži vien ņem aizbrauc un strādā industrijā, Vācija, Zviedrija, Amerika? Bērni nav muļķi, viņi kaut kādu iemeslu pēc tomēr pievelks pie atraktīvākiem centriem. Būtu krietni optimistiskāk šeit. Latvija ir šausmīgi laba vieta, kur dzīvot patiesībā. Šeit ir ļoti laba vide, pietiekoši lēti, un tā tālāk, un tā joprojām. Plus ir šausmīgi daudz, un man šķiet, ka ir svarīgi doties ārpusē, jo jūs iegūstat fantastisku lietu, un tie ir kontakti, un ļoti veiksmīgi ir tie, kas uzbūvē kaut kādu kontaktu, savāc idejas, un tad nāk atpakaļ būvē savu biznesu šeit, bet kas ir globāls biznes. Gadu desmitiem no Ķīnas un Indijas bērni gāzās uz Amerikas augstskolām, un tagad faktiski notiek ļoti daudz pretējā virzienā. Amerikāņi skrien uz Šanhaju, uz Deliju, uz Bangaloru. Indijā šobrīd vidusslānis ir 400 miljoni cilvēku. Pat cik Eiropā dzīvo, tas ir vidusslānis. Ja. Notiek milzīgi tirgi, un tas pats notiek Ķīnā. Mēs no šejienes vispār neredzam, priekš mums tas neeksistē. Ja? Es varētu pateikt, bet izskanēja tā tēmēšana uz tiem 10%, diez vai tur izdosies trāpīt, tīpaši ražošanai, jo tos cilvēks nevar nopirkt. Viņi jau tāpat tās veido savu dzīvi un dara to, kas viņiem ir interesanti. Un ir tā, ka arī kaut kāda tur atlīdzības paaugstinājuma viņi jau nemotivē strādāt vairāk vai labāk. Cilvēks strādās labāk, tad, ja tas darba devējs, kaut kā trāpīs par to lietu, kas viņu interesē. Ja cilvēkam būs misija uztaisīt robotikas, tur neminēšu kādai, vienalga kādai jomai, ja? Vai uztaisīt to Google mašīnu, un viņš to saskatīs kā misiju, lai padarītu pasauli labāk, viņš to darīs. Es teicu par tiem pulciņiem, es dzirdēju, ja? Galvenais, lai visi tur sprāktu, un kas tur vēl bija vajadzīgs. Tev viņš aiziet uz darbu, un beigās ir tik garlaicīgi, netur kas vairs sprāks katru dienu. Priekšnieks liek kaut ko pabeigt līdz galam un tā tālāk. Bet tiešām, kāda tad ir motivācija? Es domāju, ka jābūt interesanti. Teiksim, mana motivācija darīt to, ko es daru, tad vairs nav nauda. Ir interesanti. Mana pieredze, ko es redzu, ka studentu aizved līdz uzņēmēju parāda, ka viņa darbam būs tā kā praktiski jēga, un kādam tas ir vajadzīgs, tas arī rada to interesi arī šajā fundamentālajā vidē tam studentiem augot. Latvijā es redzu problēmu tādu, ka nav to piemēru. Teiksim, Vācijā bērns, viņš zina, ka viņš grib iet par inženieri, jo viņš zina Siemens, viņi dara to, ir Audi, viņi dara to, un es gribu tur iet. Latvijā es atvedu par saftehniku nezinu bērnu. Un nav tāda piemēra Latvijā, kas tie jaunajā paudzē motivē šo te inženieru zinātņu novirzi. Tā ir taisnība. Vajag savus čempionus, jo tādā brīdī, kad, teiksim, tev kamaniņās ir pasaules čempioni, tad visiem gribās pa to reni šļūkt. Pavēlk. Jau kuro gadu brīnišķīgu programmu Latvija var, un es zinu, ka pēc savas pieredzes cilvēki stipri daudz seko līdzi, un tās zināšanas vairāk parādās. Ja, teiksim, tauta sāk zināt savus varoņus. Acīm redzot, ir svarīgi tas, ka vajag prast ātri, un tas vajag tos bērnus neizbaidīt, students, ātri ieraudzīt panākumu katrā, ik pēc kaut kādā mazā gabaliņā, bet ir kaut kāds panākums, ko tu vari nokrāsot plauktiņu redz. Tas tagad ir plauktiņš nokrāsots, tad ir panākums. Ja tu darbojies 20, kaut vai 2-3 gadus ar to pašu bārīgu lampu, kas tur bija Bitī Borātu vai kaut ko tam līdzīgi, un kā ir Borāts, tā ir Borāta. Tad tiešām reizē var iestāties tāda, dzīves apnikums, frustrācija, nevar saprast, ko tu dari. Ziniet, kur ir traģika? Man nevajag, un nevienam tos viduvējos nevajag, to robotu dara. Viņiem ir jāatrod tāda vieta, kur viņi ir ekscelenti. Un tādas ir. Ir aritmētika, no tiem 6 miljardiem, kas uz zemeslodes ir, šeit dzīvo tikai 500 miljoni.
7 vai jā? Vai arī 7 laikam, jā. Nu jā, tas ir tas stāsts. Nu, īstenībā mums nav nekāda pamata cerēt, ka mēs esam tur Zemesvaldes centrs. Nē, un jo ātrāk mēs to sapratīsim, nu, ka tas lielais bizness ir tur ārpusē, tur, kur ir tie daudzie cilvēki, jo labāk mēs. Es te dzirdēju nākotnes vīzijas jau par robotiem un kaut ko tādu. Nu, varbūt tās eksperti varētu ieskicēt, nu, ko tad šajā nozerē, kāda attīstība varētu būt, nu, teiksim, pēc 20 gadiem. Tīri specifiski, man liekas, ka pasaulē pēc 20 gadiem būs tas, ko Normons teica, tikai tagad jau uz hibrīdo materiālu bāzi, respektīvi tas ir bio un fizikas, tā teikt, tas hibrīds, kur tas sensors jau būs mums pavisam drīz uz viens soft materials vāka vīrus, kurā cēpēs būs iemontējis magnētiskos sensors, kurš tur, sāks darboties. Tad ir čipi vairs nebūs, tad jāpielīmē litos kā puteklīši pa gaisu. Un tālāk jau tad skatīsimies, tad jau mēs dzīvosim pavisam citādi. Es vispār neteikšu šo prognozi, jo mums ir iespēja to veidot, bet bija viena ļoti liela vilšanās, kad bija tehnikas ir dažādi progresi bijuši, tur fizikas, inženieru zinātņu, ķīmijas, tad kosmosa iekarošanas. Un šī te binārā revolūcija, viņus pilnīgi pārvērt visu to, kā mēs šobrīd dzīvās. Un nav nekāda pamata, ka tas turpināsies. Tāpat labi varbūt kaut kāda skaista ideja, kas nomaina visu. 20 gadi ļoti ilgs laika posms. Īstermiņā es teiktu, kad ir vērts iet zemessardzē un iemācīties šaut ar pretangu raķetām. Jo tā zinātne kustās īstenībā uz priekšu labi tad, kad ir miers. Savukārt miers ir visbiežāk un vislabākais tad, kad viss saprot, ja līdīs pie tevis, tad tā būs pamutinē. Īsi visticamāk, ka tie 20 būs bez manis, bet to cilvēku skaits, no kuriem būs atkarīgs, kas notiks tajā brīdī, noteikti procentuāli būs vēl mazāks nekā tagad. Un, kā Normons teica, viņam nevajag astes, viņam pat nevajag sadalīt vidējos. Pēc 20 gadiem iespējams, ka pietiks ar 1% un 2%. Un tiem fiziķiem, kas tagad tikai startē, lai kļūtu par kaut kādiem profesoriem nākotnē, ir jādomā, kā viņi strādās ar to 1% vai 2%. Kad tomēr ir fundamentālās lietas, kas tikt arī pēc 20 gadiem būs aktuāls, vai skaitā arī fizika. Yes, I'm sure that in 20 years there will be a lot of problems that we need also physicists to solve this. And my wish is, of course, that also in 20 years good students are educated here in Latvia, that we can cooperate with from our university. Man ir tas gods teikt milzīgi paldies, tiešām sirsnīgākais kungi, paldies, ka atradāt laiku un iespēju dalīties ar savu viedokli.